kā iemin, tā ir. Tas tā kā gaisma, tu ieslēdz, viņi ir. Pierādīt sevi, izrauties uz globālās vīna skatuves, tas tāds liels izaicinājums. Viss ir iespējams, tad jā, tev ir jābūt tādam ļoti ambiciozam, tev ir jābūt mazliet tādam spītīgam, stūrgalvīgam kaut kur savā ziņā, jā, lai mērķtiecīgi iet uz to mērķi. Pats galvenais, lai tu esi profesijā, kas tev patiešām līdz visdziļākiem sirds dziļumiem uzrunā, lai tev patīk, lai tu mīli to, ko tu dari. Manas tādas pirmās asociācijas ar šo mašīnu bija tāda sportiska, dinamiska, stingra, ļoti ātri reaģē uz tavām kaut kādām darbībām. Man asociējās ar tādu vācu rīslingu, kas arī skaitās ļoti augstvērtīga baltā vīnogu šķirne. Tas, man liekas, arī iet roku rokā ar to vācu tādu precizitāti, jā, un varbūt raksturu īpašībām. Vīnogu šķirne, ko var glabāt ļoti ilgi, tā kā tāda ilgtspēja arī, jā. Manuprāt, es tādā mašīnā, kurai tāds uzrāviens īsti laikam nebija pats sēdējis un pats stūrējis. Edgars Masaļskis, manuprāt, arī izcila personība, iznesis Latvijas vārdu caur sportu, caur hokeju un, manuprāt, jā, viens no spēcīgākiem, spilgtākiem vārdsargiem, kāds mums ir bijis. Un man pašam hokejs ir ļoti tūs, nevis tāpēc, ka es viņu spēlēju, bet man patīk sekot līdzi.